gājis, nu, pa lielam jau paši saprotam. Tieši tāpat kā tukdžum, tikai daram no vienas kājas atkal. Es ar pietupienu tādu kā paliecinu no vienas kājas, centīšos lekt uz augšu un vēl vilkt celīti, cik vien augstu varu. Es izstāstu šādi. Ja varam, piezemējamies uz vienas, varbūt sākumā neieteiktu, varbūt izdaram tā, ka izdaru tukdžum, piezemējos uz abām atkal. Sagatavojos, visu jūtu balanciņu, varu lekt, izdaru tukdžum, piezemējos uz abām. Okay? Izdaram vienai kājai, pēc tam izdaram otrai. Kā arī tukdžum vingrinamā ļoti svarīgi ir īpaši darot uz vienas kājas, kur ir liela slodze locītavām, censties piezemēties cik vien īsti varam. Okay? Iedomājamies, ka lēkā ir mūsu plāna ledus. Lai viņš neielūst, lai mēs varam tā piezemēties, lai viņš neielūst. Protams, tas tik ļoti viegli nesanāks, bet galvenais ir censties ielikt fokusiņu arī uz to piezemēšanos. Okay? Kā tad izstāst šādi. Sagatavojos un